Laipni lūdzam šajā Klasera automatizēto rēķinu pamācībā. Šajā video es jums parādīšu, kā ātri izveidot un nosūtīt rēķinus saviem klientiem, izmantojot Klasero. Sāciet ar mēneša izvēli, par kuru vēlaties izveidot rēķinus, un nospiediet pievienot. Jūs redzēsiet divas iespējas – izveidot rēķinus balstoties uz apmeklējumu datiem, izveidot abonenta priekšapmaksas rēķinus. Mēs izskatīsim abas iespējas. Šeit redzam, ka šajā mēnesī ir 53 apmeklējumi, par kuriem var izrakstīt rēķinus. Vienkārši nospiediet izveidot, un Klasero izveidos rēķinus visiem klientiem, kuriem ir iestatīta maksa par apmeklējumu norēķina metode. Tagad izveidosim rēķinus klientiem, kur izmanto abonementu maksājuma metodi. Šos rēķinus vajadzētu sagatavot mēneša sākumā atšķirībā no maksas par apmeklējumu rēķiniem, kurus parasti izraksta mēneša beigās. Izvēlieties filiāli, izvēlieties nodarbību, atlasiet klientus, kuriem izrakstīt rēķinu, iestatiet abonementu sākuma datumu, piezīmi pārliecināties pakalpojumu iestatījumos, ka ir noteikts abonementa ilgums. Iepriekšējā iestatīšanas pamācībā es to iestatīju uz 30 dienām. Ja mēnesī ir vairāk vai mazāk dienu, pielāgojiet abonementa ilgumu pakalpojumu iestatījumos atbilstoši konkrētajam mēnesim. Kad viss ir iestatīts, vienkārši nospiediet izveidot rēķinu. Tagad paskatīsimies, kā rediģēt un nosūtīt izveidotos rēķinus. Vispirms apskatīsim, kā izskatās Klasero ģenerētie PDF rēķini. Jūs varat pārskatīt katru rēķinu un veikt izmaiņas pirms nosūtīšanas. Uzklikšķiniet uz rēķina numura. Nospiediet rediģēt. Piemēram, es mainīšu cenu. Tas arī viss. Klasero veic izmaiņas automātiski, tāpēc nav nepieciešams nospiest saglabāt pogu. Jūs varat aizvērt cilni un uzreiz redzēt atjaunot rēķinu. Kad visas nepieciešamās izmaiņas ir veiktas, nospiediet rēķina sagatavošana pabeigta un esat gatavs tos nosūtīt klientiem uz viņu e-pastu. Jūs varat arī lejupielādēt visus rēķinus PDF formātā vai lejupielādēt CSV failu augšupielādē jūsu grāmatvedības sistēmā. Tiekamies nākamajā video, kur parādīšu, kā ātri sinhronizēt bankas izrakstus ar rēķiniem, lai jums nebūtu manuāli jāsasaista maksājumi.